Čau, mani sauc Gvido un pastāstīšu vairāk par savu Erasmus pieredzi un par jūtpējas kompetencēm. Principā esmu bijis 10 projektos, 7 no tiem ir bijuši Youth Exchanges, jeb apmaiņas programmas, un 3 no tiem ir bijuši treniņu kursi, jeb training kursi. Esmu bijis tādās valstīs kā Polijā, Spānijā, Luksemburgā, Itālijā, Slovenijā, Maltā, Grieķijā, Bulgārijā un citur. Un arī, piemēram, Kanārijas salās, jo projekti mēs nolikt arī tādās unikālākās vietās. Kopumā par šiem visiem projektiem es varētu stāstīt ilgi un dikti. Pasādīšu āši vien tās ir tās galvenās lietas, ko tad cilvēks vispār paņem no šiem te visiem projektiem. Un manā gadījumā 3 main lietas. Pirmā lieta ir problem solving, jo dienu dienā šā vai tā tu saskarsies ar kaut kādām problēmām. Tu esi iemests jaunā vidē, jaunā valstī, jaunā kultūrā, jauni cilvēki, un tu vienkārši nezini, ar ko vispār sākt. Un principā tev būs jāsaskarās ar kaut kādām problēmām. Otrā lietiņa ir viennozīmīgi cilvēki. Tāpēc, ka tiešām ceļosi, tu iepazīsti cilvēkus, un principā tev tas kontaktu loks arī veidosies daudz lielāks, un principā tev būs cilvēki ārpus Latvijas, un varbūt pat ārpus Eiropas Savienības, kur principā tev visu laiku būs kā draugi, citi tuvāki, varbūt citi attālāki, bet paziņas vai draugi tev viņi reāli būs. Un trešā lieta, kas viennozīmīgi arī es teiktu, ka ir visvērtīgākā un visvairāk, ko cilvēki arī paņem, ir visi soft skills, jeb komunikācija, sadarbība ar cilvēkiem un vispār cilvēku saprašanās. Ko es ar šo video vēlējos vēstīt, teiksim tā, ir tas, ka tiešām šīs iespējas, kas mums ir dotas, ir jāņem. Manuprāt, cilvēki neņem pietiekami daudz šīs iespējas, un principā viņus vajadzētu ņemt vairāk, jo tā dzīves pieredze un mācības, ko no tā paņem, ir tiešām neatņemama sastāvdaļa. Aicinājums ir tiešām vienkārši izmantot šīs iespējas, jo viņas tiešām ir ļoti unikālas un viņas vajadzētu izmantot tiešām vairāk.